Labdien! Es esmu Ināra Krūmiņa, dziedniece, reikas skolotāja, un ar dziedniecību nodarbojos 13 gadi, un pēdējie 2 gadi dievišķās kārtības atjaunošana cilvēkā. Mugurkauls ir vienmēr bijis mans skolotājs, un tas, ko es dzīvē sākusi darīt, un kas arī patreiz tā nodarbe ir, tas ir mugurkauls, kas man līdz tam tā kā aizveda. Mani sauc Vilnis Lēnieks. Kā Ināra minēja, šobrīd esam 3 Latvijā, kas praktizējam garīgo dziedniecību, un jau tā pastāvīgā darbā būs 2. gads. Izdziedināto cilvēku ir tiešām daudz. Sajūsmina tas, ko ar šo metodu var izdarīt. Ja pirms pāris gadiem kāds man būtu teicis, ka es ar to nodarbošos un izvēlēšos to kā dzīves ceļu, es droši vien būtu dīvains viņu skatījies. Grūti pateikt, kas notika, kāpēc tieši kopā ar Piotru Okonoviču, kas ir šīs metodas pirmatklājējs un kurš arī apmāca visos pārējos. Latvijā tas ir kaut kas jauns. Piotrs jau brauc 5. gadu, paši mēs strādājam 2. gadu, kā minēju. Piotram vairāk kā 300 000 izdziedināto. Vairāk kā 2000 audzēkņu visā pasaulē. Tas, par ko mēs demonstrēsim un ko mēs šodien gribēsim darīt un arī darīsim, tas ir dievišķās kārtības atjaunošana cilvēkā. Un šī metode noņem blokus, likvidē cilvēka visos līmeņos, iztaisno mugurkaulu, greizo iegurni, risina problēmas arī garīgajā līmenī. Te var redzēt, ka labais plecs ir 1,5 centimetru zemāk pa kreiso. Uz lāpstiņām pieliekot klāt lineālu, to mēs ļoti labi redzam. Labais pleciņš arī baibai mazliet zemāk. Tad, kad lineāls pieliek pie gurniem, tad var redzēt, labā pusē starp lineālu un baibas kāju ir lielākā atstarpe, ja, un kreisajā pusē diezgan redzami ir mazāka. Tātad tur 2 dēlnes iet iekšā, te 1 dēlne. Visdrīzāk, ka baibai, es tā teiktu, droši vien, ka mugura mēs sāpēt. Tā kā ar šo metodi es jau nodarbojos 2 gadi, tad pieredze jau ir pietiekoši liela, ir iztaisnoti vairāk kā 500 cilvēki. Un tie rezultāti, kas notiek ļoti ātri. Un šīs metodas tāda plusi, ka tas notiek zibenīgi, tas sekundes trešdaļā, vai tas ir mirklis, kā Piotrs pats saka. Un ir tā, ka cilvēkam tajā brīdī tiek noņemti visi bloki, vairums bloku, kas ir sakrāti šīs dzīves laikā, kā arī citu dzīvju laikā. Un mēs jau dzīvojam tādā ļoti attīstītā laikmetā, ja, kur cilvēku prāts ir sasniedzis ļoti daudz, bet līdz ar to, ar tiem sasniegumiem ļoti daudz cilvēks māk uzņemt sevī arī smagumus. Un tas smagums, tas domu smagums pamatā ir tas, kas spiež mums uz pleciem, spiež mūsu mugurkaulu, un ir kāds brīdis, kāds mirklis, kad vienkārši arī mūsu fiziskais ķermenis netur, un tad rodas šie tie greizie mugurkauli, dažādie gūžu šķībumi, kāju garumi. Un pa lielam, protams, medicīniski ļoti daudz var izdarīt, jā, bet arī paši ārsti atzīst, ka, teiksim, tas, ko garīgā taisnošana izdara, to nevar izdarīt, noņemt to emocionālo smagumu. Tas ir ļoti sarežģīti. Kas man patīk šajā lietā? Tas, ka viss notiek tūlīt šeit un tagad. Pastāv viedoklis, kad cilvēkam pašam jātiek ar daudzām lietām galā. Bet latvietim, iespējams, ka ne tikai latvietim, arī tik grūti lūgt palīdzību. Ir tik daudz palīdzīgu roku, kas ir gatavi palīdzēt, bet ar varu darīt otram labu, ja cilvēks nepieņem, tam nebūs rezultāta.
taisnošanas rezultātā, noņemot smagumus, iztaisnojas cilvēks. Cilvēkam pleci paliek vienāda augstuma, lāpstiņas vienāda augstuma, atvērpjas mugurkauls, ja viņš ir savērts. Cilvēks kājas paliek vienāda garuma. Nu, un, protams, ka arī te ir runa par iekšējiem orgāniem. Ja mums ir šķības mugurkauls, ja mums ir šķības stāja, kaut kā tur darbojas mūsu nieres, kaut kā tur darbojas mūsu sirds, spriedze ir plecos, spriedze ir galvā, tātad asinsspiedieniem problēmas. Un tieši tas ir tas, kas rada to prieku, ka pēc iztaisnošanās arī medicīniski ir pierādīts, ja man ir medicīniskie tādi labi pierādījumi, kad uzlabojas ne tikai tas fiziskais, tas mūsu mugurkauls un stāja, bet risinās arī daudzas citas problēmas. Man ir ļoti labs tas medicīniskais, kad cilvēks ir bijis pie mediķiem, ja, pirms taisnošanas ar epilepsiju, un pēc taisnošanas viņš atkal bija pie mediķiem. Tātad cilvēkiem ir pazudusi epilepsija. Vienā mirklī pazūd muguras sāpes, gūžu sāpes, kāju sāpes. Un tas tiešām ir fantastiski. Grūti to man bija sākumā noticēt, kamēr es pats to neredzēju, kamēr pats to neizbaudīju. Es uz taisnošanu aicinātu visus jaunus vecus, jo tam pilnīgi nav nekāda nozīme. Tie smagumi, ko mēs nesam šajā dzīvē, teiksim, to, ko mēs sakrājam ģimenē, skolā, sabiedrībā, ko mums nes televīzija, to informācija, radio, iespaido, kad atbrīvojoties no šiem te blokiem, cilvēkam paveras jaunas arī iespējas. Tātad, teiksim, ja tie cilvēki ir jaunāki, ļoti bieži cilvēks, kad nav vairs tas smagums, tad viņš ierauga savu dzīves ceļu, viņš ierauga savus tos dzīves uzdevumus. Ja cilvēki ir ar lielāku gadu nastu, 80, 95 gadi vecs kungs pie manis vai jauns kungs ir bijis taisnoties, tad atkal man priecē tas, ka šī metode dod to, ka cilvēks bez sāpēm, bez fiziskām sāpēm var noiet šo te mūža ceļu, kas te ir paredzēts šai dzīvē, un atkal ar mums var dalīties pieredzē, jo viņa šīs dzīves pieredze ir gana liela, lai viņš, teiksim, padalītos un kaut ko mums nodotu. Es teiktu tā, ka šī informācija nonāks pie jums, ja, tie, kas redzēs, tie, kas dzirdēs, ja, un tā nav pilnīgi nekāda nejaušība. Šī informācija kaut kur aizķersies, un es aicinātu, ja ir tāda iespēja, tad nākt un taisnoties. Mums Latvijā šobrīd ir ļoti paveicies, mēs esam veseli 3. Es esmu Ināra Krūmiņa, ir Vilnis Lēnieks, ir Sandra Strēle, ja. Mums Latvija nav liela, mēs esam visi sasniedzami, visi dabūnami un sazvanāmi. Aicinām visus tikties festivālā Helsas, kas mūsuprāt ir ļoti labs, kopā vienojošs dvēseles miesas, kas ir ļoti labs dvēseles miesas un gara vienojošs pasākums. Cilvēka dzīves ziņas, dzīves ceļa izzināšanā.